Uztaisīšu īsu apskatu. Labi, tagad es esmu atsējis kardānu, lai nekrīt zemē. Te ir burkāns. Interesanti, ka burkānam galvu var mainīt. Respektīvi, šitā daļa mazāk vienmēr izdils, bet šitā vairāk. Ja, te var šitā vietā noskrūvēt burkānu galvu nost, vai pie virspotāja restaurēt vai samainīt. Nesot it kā dārgs. Nu, pagali gan te var ielikt, nu cik te ir sprīdis. Nu, 2 sprīži, es nezinu, nu 25 centimetri droši vien. Var šito noņemt nost un var regulēt arī attālums, ja ir mazāks. Tas viss paredzēs drošībai, lai pirkšķis, kā saka, nenoplēšu. Bet nav ieteicams. Ja apgriezīsies pagala rokā apkārt, tad var diezgan bēdīgi beigties. Apakšā ir nazis, lai negriežās, riņķi. Tā, kas te vēl ir? Uztaisītā. Nu šeit ir piedziņa, apakšā reduktors, piedzena transportieri. Kardāns, baigi labais. Viņā iekšā ir drošības sajūgs, tu izslēdz jūglārstu un zāģis turpina griezties. Tā, pacelšana, te var regulēt. Diezgan tālu, pavilkšu ārā. Ar vienu roku sarežģīt, nu tā, kaut kā, lai saprotamāks. Nu, kaut kādu 1,20 m, 1,50 m mierīgi var uzlikt pats. Ja grib garāk, tad jau ir jāņem vēl kāds palīgs. Tā. Zāģim ir cietsakausējumi zobi. Oi, baigi viegli aizgāja. Tā jau labs aparāts. Bet apgriezieni gan nav tā kā pierasts, kad ir elektriskam zāģim, tur 1500. Es pieļauju, ka viņam varētu būt kaut kas līdz 1000, ne vairāk. Nav viņš baigi žiglējs. Tā, tur augšā pacelšana. Te, kur karājās tas sprosgredzens, tur tad, kad pieceļ līdz augšai, tur ir tāds speciāls stienis. Nu, transportā, kad tu brauc, tas ir tā stieņa galu uzāķē uz tās cilpas un nekas nenotiek. Nu, transportieris, man liekas, ir kādi 3 metri. Katrā ziņā, tad, kad tu transportā pacel augšā, tad, nu, šķūnīti ir uzmanīgi jābrauc. Nu, principā vispār nevar iebraukt. Stāvumu var regulēt, tur apakšā ar to kāju. Vienlaicīgi tā kāja arī savācās, tur ir tāda cilpa. Tajā ievācās iekšā. Rāmis pamatīgs. Viņš ir, principā, parastajā piekabītē, lai transportētu, viņu nevar ielikt. Viņš ir kaut kādi, cik bija, kaut kas ap 1,60 m. Man liekas, ka, jā. Nu, ja viņi tā te ieliek, tad ieiet. Nu, varbūt arī nav 1,60 m, bet katrā ziņā platāks par OSB loksni viennozīmīgi. Bet uztaisīts viss diezgan droši jāatzīst. Pieļauju, ka tāpēc tie apgriezieni nav tik lieli, lai vienkārši galvu nenorauj, ja kaut kas notiek. Tā, te var regulēt pagalas garumu. Nu, principā ir tā, tad, kad tu nozāģēji pagalu, viņi iekrīt tur tajā kastē. Bet Soms jau ir radošs cilvēks, viņš te uztaisīs tādu no finiera. Un, principā, tas bluķīts uzreiz ieripo te iekšā, iekrīt šis silē. Nu, te var, tā, te ir rekur tāds bleķis, lai iekristu tur, kur vajag. Kas te vēl ir? Pie šīs šņoras es īsti neesmu izpratis, kā viņi darbojās, bet ideja ir tāda, ka šņores otru galu piesien pie rokas gāzes. Un tad, kad kaut kas notiek, lai nav traktorā jākāp, tad tu vienkārši parauj vai uzsit pa to te kloķi. Te ir tāds kloķīts, uzsit pa kloķi un visu rokas gāzi no kabīnes nostrādā. Drošībai. Kas te vēl tāds ir? Nav smags. Kaut kā 250 kg. Principā ar viņu varētu strādāt mierīgi arī T25. Vai arī mini traktors. Nu, viss, kas var pacelt kaut kāds 200-250 kg, tas arī var strādāt. Augšā arī vienkārši tur tā pacelšana. Vienkārši izskatās kā mašīnas drošības josta.
principā, ja tas materiāls tāds arī ir, te var redzēt. Ja kādreiz kaut kas pārtrūkst, tur no mašīnas drošības jostas uzlikt. Nu, tā jau ir forši, nekāda vaina. Redzēs, izmēģinās. Bet, nu jā, viņi arī Somijā maksā naudu. Jauni ir ļoti dārgi. Nu, un Soms ir ļoti taupīgs, viņš jau strādā principā līdz kapu malai. Neko nepērk. Kā jau teicu, kad viņi paši saka, ka arī tos hidrauliskos skaldītājus viņi nepērk viena paša saimniecības, teiksim, mājas. Viņi tur sametās kopā, pie viņa kooperācija strādā, 2-3 saimnieki sametās, katrs izdara savus darbus. Nu, un pēc tam tad nolemj, vai dot kaut kur citiem kaimiņiem nomā, tādā veidā pelnīt naudu, atpelnīt, kā saka, viņu ātrāk. Bet, nu, šis konkrētais ir 2000. gadā ražot, bet, nu, paskatoties, tas stāvoklis ir ļoti labs. Pieļauju, ka, ja mums viņš būtu 2000. gadā ražots, tad no viņa jau te vairs nekas pāri nebūtu, lūžņu kaudz vienkārši. Bet telpā viņa iekšā, principā, es nezinu. Nu, tad ir, droši vien darbnīcā varbūt kaut kā var dabūt zem jumta. Bet, principā, jau arī Somijā viņi paši viņus tur ārā. Viņi tur nekur ne. Tur pat mežā un cietsakausējumi zobi ir, jo viņi lielākoties baļķus velk. Ar veciem maziem Fergusoniem, tie, kas ir paši saimnieki. Kuriem lielas saimniecības, nu tad jau ir savādāk. Šitam arī bija 186. Fergusons. Nu, nosaukums tur bija, jā, bet principā pārējais jau uztaisīts ar 5 laikam hidroizēju pāriem 5, tad es sapratu, ka viņam arī liek klāt mežu piekabi. Nu, tā viņš man skaidrojas prasīja, kāpēc tik daudz vajag. Ar ķēdēm riņķī bija riepas, nu, katrā ziņā tas tālāk pa mežu un pagalmu, nekur tas traktors nebrauc. Nu, tāda arī strādā. Bet, nu jā, cenas viņiem turās un aparāti jau labi ir. Nekāda vaina. Visu var dabūt, saprot, ka viņiem arī nav dārgi. Teiksim, viņiem tās rezervdēs, viņi kalpo galvenais, ka ilgi. Taču viņa kādreiz arī tā lenta pārtrūkst, pieļauj, kad tā dara arī no kaut kādas vecas preses vai no kaut kā. Nu, jau baigi biezā. Vienkārši leņķīši. Nu, jā, tas apakšā bija lēngaits reduktors. Tāda rullīši. Malku var uzrullēt. Kā tāda šķiet, ka viegla konstrukcija. Varbūt šeibiņi jāpaliek apakšā, lai te nešvīkā. Kaut gan droši vien, kad nešvīkā jau tāpat. Bet, nu jā. Un tāds tas aparāts. Labi.